Labdien, mani sauc Antana. Jaunākais BūtLV video būs par Latvijas tirgu tikko nonākušo mobilo telefonu ražotāju ZTE, Android, viedtālruni Skate. Jāatzīst, tas nav pats svaigākais, tomēr pirmais Latvijas veikalos nopērkamais ZTE tālrunis. ZTE Skate ir ļoti interesants modelis, tam ir pietiekama zema cena un 4,3 colas liels ekrāns. Neviens konkurents nav spējis piedāvāt tik lielu ekrānu par šādu cenu. Skate ekrānam ir 480 x 800 punktu izšķirtspēja. Tas ir pietiekami spilgts un telefons ir spējīgs veidot attēlu, kas daudzkārt pārsniedz gaidas no šādas cenas ierīces. Ekrāns ir skārēņjutīgs un atbalsta multitaču. Skate korpuss veidots no glancētas plastmasas. Tā nav bieza, bet precīzi pieguļ telefonam, veidojot patīkamu iespēju par telefonu uzbūvi. ZTE Skate ir vairāk kā 1 cm biezs, un tas šodienas prasībām ir diezgan daudz. ZTE Skate pieejams tikai melnā krāsā. Austiņu pieslēgvietu izvietot telefonu augšdaļā, un USB pieslēgvietu atradīsim labajā sānā. Protams, kaut kas ir jāziedo, lai spētu cenu noturēt zemu. Visticamāk tādēļ izvēlētas fiziski nospiežams, nevis skārēņjūtības vadītas pogas. Ekrāna bloķēšanas poga novietot sānu malā, lai to būtu vieglāk aizsniegt. Interesanti noformēta poga, kas apzīmē apgriešanos. Tā ar dažādu krāsu un intensitātes izgaismojumu palīdzību ziņo par ienākušu ziņu, neatbildētu zvanu un akumulātoru līmeni uzlādes laikā. 800 MHz centrālais processors spēja telefonu darbināt veikli un gandrīz bez aizķeršanās. ZTE viedtālruņa lietotāja saskarni veidota klasiskā Android stilā. Telefonā neatradīsim latviskotu saskarsni. Sākumā arī nebūs iespējams latviski parakstīt, taču nedaudz pameklējot atklājas, ka telefons piedāvā lejupielādēt latviskotu klaviatūru un rakstītas labotāju. ZTE Skate aprīkots ar 1400 mAh akumulātoru, kam teorētiski vajadzētu telefonu darbināt ilgu laiku. Realitāte, kā par brīnumu skaista, taupīgiem Skate lietotājiem pietiks ar vienu uzlādes reizi vairāk kā 3 diennaktīm. Telefonam uzstādīta 5 megapikseļu aizmugures kamera, bet priekšā kameras nav. Fotokameras sniegums ir stipri vidējs, bet tas būs vairāk kā pietiekams fotogrāfiju publicēšanai vispopulārākajos saziņas servisos. Viss ir labi, kamēr nonākam līdz skaņai. Iebūvētais atskaņotājs spēj dvēst kroplīgus atdarinājumus, kas tikai attāli atgādina izvēlēto mūzikas skaņdarbu. FM radio noderēs, lai noklausītos laika ziņas. Jāatzīst, ka ZTE Skate ir daudz labāks nekā varētu gaidīt no 125 slotus maksājoša mobilā telefona. Tā varētu būt laba dāvana skolas vecuma jaunietim vai arī kādam nepārāk prasīgam lietotājam, kuram ir svarīgs ekrāna izmērs, nevis procesoru veiktspēja.